Tāpēc draudzē vajadzīgi ir zinoši cilvēki, profesionāli cilvēki. Pirmkārt, profesionāls cilvēks kļūst tikai tas, kurš nododās kaut kam, kurš attīstās kaut kādās lietās, kurš mācās, nemitīgi mācās to, ko tu vēlies apgūt. Profesionāļi nepiedzimst. Bet profesionālitāte sākās ar uzticamību. Tu kaut kādu lietiņu paņem, tu sāc to darīt, un tu sāc uzdot jautājumus, kā to vajag darīt. Un tad arvien vairāk un vairāk, labāk un labāk kaut kādas lietas arī sanāk. Labi, šodien, ja nevienam nav liecību, tad šodien turpināšu dalīties ar vārdu, padalīt to, kas manā sirdī ir. Tēvs, mēs Tev pateicamies. Tās mēs Tev pateicamies, un mēs pateicamies, Svētais Gars, ka Tu esi šeit, Tu runās, Tu uzrunās mūsu sirdis, Tu esi vajadzīgs mums, un mēs lūdzam un paļaujamies vienkārši uz Tevi. Mēs esam šeit tādi, kādi mēs esam, un ļoti daudzās lietās un pozīcijās vēl mēs turpinām palikt, būt izkropļoti. Mēs to atzīstam un saprotam, tāpēc mums vajadzīga Tava pakalpošana. Pakalpo mums. Mēs pateicamies, ka mūsu garu Tu esi atdzemdinājis. Svētī un palīdzi, ka mūsu prāts var būt atjaunots. Raksti savus baušļus mūsu sirdī, mūsu garā, mūsu prātā, ieraksti savu vārdu patiesību. Svētais Gars, mēs lūdzam šodien, svētī un vadi, lai mēs varam to visu satvērt. Runā uz mums. Un pateicamies Tev, sevi nododot Tavās rokās. Un visi teica? Āmen. Labi. Šodien. No vienas puses gribētos to nosaukt tā kā vārds sievām. Jo visu laiku es sludinu vīriem par vīru atbildību, bet man kaut kā prāts nenesās šo vārdu nosaukt kā vārdu tikai un vienīgi sievām, jo tas ne tikai uz sievām attiecās. Tas attiecās uz ikvienu no mums, ieskaitot arī uz vīriem. Runa ir par būt, par svētīgu otro numuru. Tā varētu dievkalpojumu nosaukt. Būt par svētīgu palīgu. Dievkalpojumu tā varētu nosaukt. Jebkurā gadījumā mūsu visa dzīve, ja tu neesi vēl ievērojis, tu kādam ar to, kas tev ir, palīdzi. Ja es strādāju pie kāda darba vietā, es, piemēram, savam priekšniekam palīdzu īstenot viņa redzējumu, viņa plānu. Āmen. Ja es nepalīdzu viņam īstenot viņa plānu, es viņam neesmu vajadzīgs, jo neesmu derīgs. Ja es aizēju uz kādu darba vietu, un tur ir viss, kā es gribu atkal, es gribu visu organizēt tā, kā man patīk, kā es gribu, un man neinteresē tur tas dumjais priekšnieks, ko viņš tur iedomājies. No sevis. Āmen. Ko ar tevi izdarīs priekšnieks? Momentāli. Ja viņš ir gudrs, adekvāts priekšnieks, tu piedzīvosi atlaišanu. Āmen. Ģimenē arī ir, kāpēc es visvairāk gribu uzrunāt taisni vīrus, lai vīri beidzot uzņemās atbildību, lai vīri dzīvo ar plāniem, vīri dzīvo ar sapņiem. Vīrs ir ģimenes galva, un ja tu esi galva, tad tev ir jāredz uz priekšu, tev ir jāsaprot kaut kādas lietas. Tev ir jāprot kaut kādas lietas, tev jādzīvo ar sapni. Un ja ir vadītājs, kurš dzīvo ar kādu savu sapni, tu savu sapni es arī ne kā vīrs varu piepildīt, ne arī kā draudzes gan šī situācijā, šī vietā, teiksim, es atrodos tā kā, kurš nesu atbildību ir Dievu priekšā, ieskaitot arī jūsu priekšā, un arī pasaules priekšā, lai šeit notiktos tas, ko Jēzus ir apsolījis, uzceltos draudze, kuru elles vārti neuzvarētu. Attiecībā pret Jēzu man ir jābūt palīgam. Man kā ganam ir jābūt kā palīgam. Man ir jāklausās, ko viņš vēlās, un tas ir jāīsteno.
Loģiski? Var kāds pateikt, āmen. Un tad es esmu derīgs draugs. To sauc par uzticamību, ja es palīdzu viņam īstenot viņa plānu un nodomu. Līdzīgi tāpatās arī ģimenē. Bet par cik lūk šis antikristā gars atnāca samaitāja cilvēcisko dabu, Sātans atnāca samaitāja cilvēcisko dabu, Sātans sakūdīja cilvēkus, lai cilvēki pieņemtu apsūdzību pret Dievu. Sātans sakūdīja cilvēkus pret Dievu. Mūsos, godīgi saku, mūsos ikvienā sēž iekšā vienkārši, gribēju teikt, protestants, tas to nenosauc. Gribēju teikt, krieviski buntari, a latviski buntari. Latviski dumpinieks. Dumpinieks. Spītnieks, dumpinieks. Iekšā mūsos mājā. Ja man kāds pasaka kaut ko, ne, es darīšu pa savam. Ne, es to vispār nedarīšu. Un tas viss izpaužas sākot no maza bērnu dienām. Ir tā, nav? Mazi bērniņi, viņam nekas nav jāmāca. Noliec lūdzu karotīti vietā, noliec lūdzu mantiņas, sakārtu lūdzu savu istabu. Ne! Un visi vecāki teica, āmen, 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 āmen. Nu, taču mēs nemācam saviem bērniem nepaklausīt. Mēs vēlagiem viņiem iemācīt vienkārši to, lai paklausa, ņem vērā. Un tas, cik lielā mērā šis dumpīgums, man gribās teikt, attīstīsies tik lielā mērā, nekā laba tur nevarēs izveidot. Tu nevari neko izveidot labu, ja tu nespēji ar kādu vienoties. Kad iet runa, Jēzus pats teica savā slāvā, kur 2 vai 3 būs vienis prātis, kaut kādas lietas dēļ. Vienis prātis. Ja man izdodas ar kādu par kaut ko novienoties, tas vienkārši īstenojās. Mēs abi divi esam par vienu. Nu, man ir iecerē, piemēram, lūk, tagad es mācījos, un man vienkārši mācījos, tur skolotājs mani māca, es vēlos būt paklausīgs skolnieks, man tur ir projekti, ja, un es rakstīju tos saucamos projektus, un es ļoti labi viņiem jau arī tur pastāstīju, teiksim, to, kad es saku, dragi mīļie, es no jums te izlecējis, es no citas republikas, valsts un valstības, mans avots nav visi tie fondi, kaut kādi šitie fondi, mans avots ir skaidri un gaiši Dievs. Man bija iespēja evaņģēliju pastāstīt, man bija iespēja vienkārši paliecināt kaut kādās lietās un ietekmēt. Es parādīju viņam šito video, parādīju viņam to mūzikas video un parādīju arī ir mana versija. Jā, ak vai, pilnīgi piekrīt, ak vai. Vienkārši man sanāca tā, ka man iecer bija, es saku Rūtiņai, mēģināju vienieties ar meitiņu savu. Un vienkārši viņa saka, ko tu gribi? Nu, nie. Viņai nesakiet to? Visi labi, bet viņa piekrita. Vienojāmies. Ko nozīmē vienošanās? Daudzi kristieši sanāk kopā, davai vienojamies mums par kaut ko. Un bieži vien ir lūkšana pa vidu, ieliekās ir vārdi pareizie, un tāpat laikā katrs velk uz savu pusi. Un nekas nesanāk. Patiesa vienošanās, kad ir iekšā sirdī, jā, es ar mieru. Ir mana daļa. Viņa saka, mīļā meitiņa, varam ar tevi vienoties, man vajag video projektu, man vajag no tevis palīdzību. Viņa teica, ok, no tevis vajag tekstu. Un es dzemdināju 3 vai 4 dienas savu atbildības daļu. Un viņa pēc tam uzņēmās atbildību un dzemdināja. Iedomājieties. Viņa man, galvenais kas ir, viņa man atsūtīja šito video tikai ar visu skriešanu. Es vēl pa vidu, ziniet, man kā vadītājiem arī ir pārbaudījums milzīgs. Es vienkārši pastāstīju reālu situāciju, ar ko sastopās vadītāji un līderi, jebkurā situācijā. Es tagad vienkārši uzticu, liekas vienojas, viņa paņem un čau, uz savu skolu aizbraucu. Un man nečiku negrabu, nebūs. Es palieku tādā neziņā, būs, nebūs. Visi vadītāji uztraucās par to,
būs izdarīts vai nē. Tas ir kārdinājums, tas ir pārbaudījums. Vecāki varat pateikt jā vai nē? Mūsu vadītāji, ikviena vecāka, ikviena vīriešu lielākais pārbaudījums ir, ja tu saņēmi no savas sievas, no saviem bērniem kaut kādu apsolījumu, ticēt šim viņa solītājam, ka viņš to izdarīs. Ja es runāju ar kādu un vienkārši kāds pasaka, jā, ok, es izdarīšu, aiziet projām, uz pēc 5 minūtēm domāju, viņš laikam vienalga tomēr neizdarīs. Tad kāda jēga tev ar kaut ko vienoties par kaut ko? Vienoties ar kādu nozīmē, es palieku un paļaujos uz otru cilvēku un gaidu no viņa cerībā, mīlestībā un arī iestājoties. Un pat, ja viņš varbūt kaut ko tur neizdarīs, varbūt tā līdz galam, tad tomēr vienkārši turpinu gaidu. Kur vecāki, nesaprotu, vadītāji, tas ir attiecās, šis vārds attiecās uz vīriem, ja mēs vadītāji un kas atrodas priekšā neprotam uzticēties, tad mēs neko arī nesasniegsim. Šodien zini, kāpēc nabadzīga tauta ir? Tāpēc, ka viņi nevienam vienkārši neusticās, otrs, viņi paši nav uzticami un arī neprot uzticēties nevienam. Dzīvo nemitīgās ļaunās aizdomās. Nevar nevienam ticēt. Un tāpēc sēž savā būdiņā kaut kur, visi ļauni apkārt, visi slikti, visi meklē tikai savu labumu. Un rezultātā vienkārši dzīvo, ne ar vienu nespējot sadarboties, ne ar vienu nespējot vienoties. Tur, kur 2 vai 3 ir vienis prātis un maksā cenu, lai paliktu vienotībā, tur kaut kas labs arī sanāk. Tikai tad labs arī kaut kas sanāk. Var pateikt āmen. Ja nemaksā cenu par vienošanos, ja nemaksā uzticēšanās cenu, ka tevi var pievilkt, jā, ok, piekrīt, bet turpināšu ticēt, turpināšu gaidīt. Manā situācijā es tā nevisai nolikušu eksāmenu. Es zobu sakot, es cenšos ticēt, un Dievam lūdzu palīdz manai neticībai, un pats veidoju arī video. Es to nerādīšu. Es vienkārši uztaisīju savu video, kā es visu ieguldīju laiku, vienkārši te pa galvu, pa kaklu, pats sevi filmēju, liku iekšā klipus, jau pats kaut ko domāju. Viss bija tekstu, ierunāju šitiem, pats sevi nofilmējis, pats tur redigies, visu izdarīju pats, viens pats. Neviens cits nav uzticams, mana meitiņa mani pievils. Nē, man sanāca, es kaut ko izdarīju, saproti, viens cilvēks var izdarīt. Bet tu nekad nebūsi profesionālis visās jomās. Tu nekad nevarēsi profesionāli un pilnīgi izdarīt visu. Mēs esam vajadzīgi viens otram. Āmen. Bērni dzimst, kur ir savstarpēja viens otram uzticēšanās. Vīrietis uztic savai sievai, sāk, un sieva ticot vīram, pieņem, lai uzaudzinātu attīstību. Āmen! Es runāju par normālām attiecībām, kur adekvāti vīri saprot, ko dara, ir plāns, ir mērķis, ir doma, ir vīzija, kādā veidā virzīties un tā tālāk. To, kā mums sanāk reāli dzīvē, par to pagaidām nerunāsim. Labi, ok. Atšķirsim šodien vaļā Salmana pamācības. Es jums nepateicu par to visu. Es uztaisīju šo, nodemonstrēju to. Un galvenais, kas es uztaisīju, man ir gatavs, es jau pirmdien pa galvu pa kaklu zobu sakotis, maksāju cenu, tur pūloties, uztraucoties, uztaisīju video. Man ir miers, man ieskaiti ir trešdien milzīgas viss
darbā, pēc tam vēl jābrauc, pēc tam vēl palīdzēja vēl brāļiem no Rīgas atveduši šeit mašīnu pa ceļam, tas vēl darba vietā arī paļauties uz viņu, gaidot uz viņu, un tur viss tas vienkārši, praktiski šī tēma par savstarpēju tādu uzticēšanos visu nedēļu man viņa vārījās reālā dzīve. Tur vienā vietā pievīla, citā vietā kaut piekāsa, vēl vienā vienkārši viss ok, un uz tevi gaida, tu kāda uzticēšanos attaisnoja, bīdam, es atvedu mašīnu, un praktiski vakar jau arī palīdzēja vienkārši tiem mūsu draugiem no Kristus uzvaras Aivaram Feldmanim mašīnu saremontēt, un vakar, ja viņi aizbrauca mājās, tā mašīna, es saku, viss tas notiek, viss procesā, viss, un trešdien viss ar dzinu. Es pa galvu, pa kalkulu skrienu, paņēmu to mašīnu, braucu mājās, un tikai trešdien pa ceļam man mīļā meitiņa atsūta savu video. Es tā uzreiz saku, paldies, mīļā meitiņa, okay. Es neko nezinu, kāds viņš tur izskatās, neko nezinu. Un tad man atbrauc uz turieni, man ir lūk, tur mums notiek aizstāvēšana. Nav jau briesmīgi, ja tur komisija kaut kāda 25 vīrs, tā zombē, ka var acīm. Nē, mums tur vienkārši normāli viss tur sanāk. Ja? Ok, es tur vienkārši paņēmu, un es saku, klausieties, es babrīnu un saku, neko nezinu. Mana daļa tikai tekstu ierunāja, bet te vienkārši saku, mana mīļā meitiņa kaut ko saka. Bet pirms tam es 3 sekundes pirmo daļu vienkārši to video tā atvēru. Es biju sajūsmā uzreiz. Pilnīgi savādāks, profesionālāks skats, tā bildītē pieeja, tāda vienkārši. Wow! Es domāju, ja šitāds ir sākums, man interesē, kas tur būs beigās. Un tiešām ļoti patīkami, kā lai saka, piesieties var pie staba, bet izglītots, mācīts cilvēks šī jomā, par video domājus, par video ir apstrādā, par visu sižetu, par visu to salicis iekšā, vienkārši sēdēm, un ne tikai no manis tāda atzinība, no vienkārši pasaulē dzīvojušiem cilvēkiem, pasaulīgiem cilvēkiem, no kuriem viens tur, teiksim tā, labi, ok, par to nerunāšu, kāda tu biji. Jā, bet tur, lūk, cilvēki viņam teica, jā, pirmā daļa, šitā viņiem pat nepatika tā pēdējā daļa ar visu to dzīvi, tā saucās man īsā versija. Es vienā teikumā pateicu visu savu projektu domu. Jā, bet tur prasīts ir nosaukt to, formulēt to, tur vienkārši tās problēmas, sakna vienkārši jautājums, kāds ir problēma, kāds un risinājuma ceļš un tā tālāk. Un to, ko tu gribi? Kam tu gribi? Es visu mēģināju to noformulēt. Mīļā meitiņa saka, tik daudz, tev tik ilgi, kas tev tā par to, okay. Viņa kritizē mani, un tā tālāk es viņu tur kalēs. Bet, labi, mēs draudzīgi kopā sadzīvā. Lūk, un pat viņi vienkārši skaties, zini, ko pirmā versija, vienkārši. Un teikšu tā, uz pirmo versiju, es viņu tā jau palaidu visur, kur, apkārt riņķī, Facebookā palaidu, pirmo versiju, šo rūtiņas versiju palaidu, un jau ir saziedoti uz to versiju, konkrēti atnāca 110 eiro no 3 cilvēkiem. Un jāsaka, ka šie cilvēki ir problēma cilvēki, kuri saistīti ir nedaudz ar mūsu draudzi, no kuriem mēs nekad nebūtu vispār gaidījis. Nē, vainīgs. Viens cilvēks ir ļoti uzticams un patiesībā, tā kā viņš atsūtīja pašu mazāko summu, es zinu, kad viņš ir atsūtījis vienkārši pēdējo praktiski, kas viņam bija. Tas bija, cik man ir informācija. Un tā tālāk. Bet tie cilvēki divi, kā lai saka, viņi ir saistīti, ir bijuši ar mums, un te ir, viens ir radījis lielas problēmas šeit saistībā ar draudu. Bet viens varbūt kāda tur varbūt daļa kaut kur tālāk viņš ir, jā, bet viņi ir vienkārši atsūtīs nozāmi. Labi, ok, tas ir par to. Redz, man ir vajadzība, man ir plāns, vienošanās ar kaut ko, lūdzu, es vienojos. Vienošanās nozīmē, es atsūtu ziedojumu savu. Arī tā ir vienošanās, kurai ir spēks. Āmen. Tā ir reāla un patiesa vienošanās. Tā ir reāla un patiesa vienošanās, auglīga vienošanās, kad seko darbi un augļi. Cik ļoti ir svarīgi panākt vienošanos. Atšķiram vaļā Salmona pamācības 11. nodaļu.
Sāksim ar to. Kurā vietā bija Salamana pamācības? Vecā derība, Bībelē pa vidu. Jā, atradu. Tātad, šodienas 25. psalms nodziedāju. To mēs vairs nelasīsim. Labi. Salamana pamācības 11. nodaļa, 12. pantiņš galvenais. 12. pantiņš 11. nodaļā, bet palasīsim no 9. Mēs turpinām lasīt, mēs jau plus mīnus tik tālu esam izlasījuši, bet palasīsim no 8. Taisnīgais tiek atraisīts no savām likstām, un bezdevīgais nāks viņa vietā. Citos tulkumos tā doma ir, Salamana pamācības tagad mēs lasām no 8. pantiņu. Cilvēks taisnais, kas Dievu priekšā cenšas staigāt taisnus ceļus, tiks pasargāts no savām problēmām. Šodien mēs dzirdējam spilgtu piemēru. Kas ir taisnais? Taisnais nozīmē nevienu, ka pilnīgi bez neviena grēciņa, ka tev nemaz nebūtu tavam baltajam acunciņam kaut kāds sūda kakiņa tur pielipusi. Taisnais nozīmē, ka tu savu sirdi atvēr Dievu un tu izvēlies sekot viņam. Kā, protams, sanāk tev. Un tu ieguldi visus savus spēkus, lai tuvotos viņam. Un tas tevi padara automātiski par taisno. Dievs apsolīja skaidru un gaišu, kas tuvosies viņam, Dievs tuvosies tev. Un ja Dievs tuvosies tev, tad Dieva acīs tu kļūsti taisnāks un taisnāks un taisnāks un pilnīgāks no spēka uz spēku. Āmen! Un tādu cilvēku dzīvē, tādi lietas notiek, ka tu guli un saka, atvaļā, tā ir plāna, man te miegs nāk. Netraucējiet mani. Un viss apkārt notiek, tu esi pasargā. Dievs izglābs. Savukārt tie, kas Dievu atmet, viņi paši saprotiet, tie, kas atstāja, kas atsakās tuvoties Dievam, viņi krīt iekšā visāda veida likstās, vairāk un vairāk. Katram ir savi prasības, taisnība. Cilvēkam, kas tikko atnācis, varbūt tikko izrāvies ārā no pasaules, ir vienkārši prasības kaut kādas. Tāda līmeņa prasības. Ar viņa prasībām, no Dieva puses runāja, es vairs netieku cauri. Man kā mācītājam, man kā gānam, man kā Dieva bērnam jau ar stāžu lielu ir milzīgākas prasības, pedantiskākas prasības. Kāpēc man piesienās nemitīgi? Tev kurpītas ne tādas, tev tur netīrums ir, tev priekšā vaļā vēl kaut ko tam. Tāpēc, ka es priekšā stāvu. Mācītāji nonāks daudz grūtākā tiesā. Tāpēc man ir mana atbildība. Un cilvēkam citam ir mazākas varbūt prasības. Tev pietiek vienkārši, ka tu atnāc šeit, apsēdies un vienkārši kaut vai noguli visu dievkalpojumu. Pat. To viņš mēro, katram ikvienam, pēc viņa mēra. Bet jo vairāk tev ir Dievs iedevis, jo vairāk tev jebkurā gadījumā prasīs. Labi. Viltnieka, un tagad doma, viltnieka un liekuļa valodas dēļ viņa tuvākais top postā likts. Parunāsim šodien par to, ko mēs izlaižam caur savu muti. Kāda liecība iziet no mūsu lūpām? Jebkurā gadījumā, no mūsu sirds pilnības mūsu mute runā. No mūsu sirds pilnības, tikai no mūsu sirds pilnības. Mūsu mute runā. Ja cilvēks nemitīgi ir priecīgs, laimīgs, atnāks, čau, labdien, čau. Kas par to liecina? Ko liecina tas par to?
Par ko tas liecina? Tas liecina par to, kad tur pirms tām no rīta pusdienām vakarā visu cauri iepriekšējā nedēļu viņš savu sirdi ir turējis pilnu prieku. Āmen? Viņš ir audzējis sevi prieku, mācies pieņemt labo, dzīvo ar labo, viņš ir laimīgs, staigā. Un vienalga, kurā vietā viņš atnāk, tu esi priecīgs, un no tevis izstaro tas viss. Āmen? Kur nu vēl vairāk izstaro tas ekstrēmās situācijas? Ekstrēmās situācijās iziet ārā tas, kas lūk tur ir. Mūsu dzīve notiek. Es jums dalījos vai ne ar savu pagājušā svētdienu, ko es stāstīju? Par ko es stāstīju? Par fūras šoferi. Labi. Vairs nestāstu. Es izgāzos tā kā veca mēbele, un es nebiju gaidījis, ka manī iekšā ir kaut kas tāds, kā es rīkojos. Kad es vienu cilvēku nosaucu par muļķi. Vienkārši situācija atnāk, un tā situācija vienkārši neagresīva, ne tāda, ne šitāda, bet vienkārši tā situācija tevi izved tik tālu, kā tu vienkārši nosauc cilvēku par muļķi. Kas ir pilnīgi pretēji tam, ko Dieva vārds saka, vienkārši, ja tu kādu nosauc par muļķi, tu esi sodāms tiesā. Ja tu kādu cilvēku par nosauc par muļķi, tu esi sodāms tiesā. Jau. Šie vārdi, kas no tevis iziet ārā. Es vienkārši pēc tam domāju, saku, jūs saprotat, ir Dieva svēto garu apbēdinājis, es nevienam nenovēlu tādu sajūtu. Neapbēdiniet Dieva svēto garu, jā. Sekojiet tam, lai jums ir sadraudzība ar svēto garu nemitīgi. Lūk. Un es vienkārši pēc tam domāju, analizēju, kur tas viss ierakstījies iekšā. Man pienācās dziļi iekšā savā sirdī iedziļināties. Ka tur ir man pielaide tāda, pieļāvums tāds. Un kuru man vajadzēja nožēlot dziļi iekšā. Lai no manām lūpām tādas lietas neiziet. Labi, ok. Viltnieku un liekuļu valodas dēļ viņa tuvākais to postā liks. Viss tās netaisnības pilnās runas, kas iziet no mūsu lūpām un vienam par otru. Mēs vēl šodien braucām uz šejieni, ziniet, mēs vēl te jokojam viens ar otru. Bet joki jokiem, bet ir viena tāda lieta, kad arī Dievs saka, pat tajā, saprotiet, ir, labi vēl, ja cilvēks adekvāti to visu spēj klausīties un nepiedaudzās pie tā, klausieties. Jociņi, kuros jau tikko pamodās, tikko te vēl kaut ko vērti. Pasmējamies viens par otru. Jūs saprotiet, neklājas Dievam, tas nav patīkami, tas neceļ. Lai viņš arī varbūt jautri izklausās, varbūt viņš ir tā sabiedriski vienkārši, tālāk klusums nebūtu viss tik nopietni, devai pajokosim. Jokot ir jāmāk. Un tāpēc lūdzam Dievam gudrību, lai pajokot tas neapvainojot kādu. Pat pajokot par kādu, ja tu jokojoties ievainosi otru cilvēku, visiem liksies smieklīgi, tev liksies smieklīgi, varbūt tas cilvēks aizies un pēc tam pakārsīs. Tava joka dēļ. Šeit iet runa par to, lai savāktu savu muti, savu mēli. Bet taisnie to novēro un paglābjās. Ja mēs esam taisnie, mēs klausamies, kas notiek, kādi vārdi skan, un mācamies dzirdēt tos vārdus pareizi un adekvāti uztvert. Pareizi un adekvāti uztvert. Lūdzot svēto garu. Ok, labi, varbūt man bija aizrādījums. Jo tas ir ļoti svarīgi. Neizplūdījuši par to, ka tas ir svarīgi, ieskaitot arī man. Nē, man tas ļoti vienkārši piemērs par manu durvju aizvēršanu. Kad es neaizveru durvis aiz sevis. Skapja durvis es runāju. Jā.
lai manī iekšā tas notiktu kā izmaiņas, man ir ļoti nopietni iekšā jāieprogrammē tas, lai es sevis aizvērtu skapi. Tas nozīmē jāiemācās nopietni vārdu kaut kādu, iemācīties vārdu, satvert un ierakstīt tur iekšā. Saprotiet? Un tas ir darbs ar sevi. Darbs ar sevi. Darbs ar sevi. Paviršs cilvēks tikai var pateikt to, ka kā tas ir vienkārši, tu nevari te zābakus nolikt vietā, nevari to. Nē, cilvēks varēs kaut ko darīt tikai adekvāti labi tikai tad, kad viņš kaut kādu vārdu būs paņēmis, atvēris iekšā tur. Tas sākās no turienes. Vārds iekšā tevi. Kaut kādas lietas to nepareizās vienkārši būs jāizmet uz lauka un jāieprogrammē iekšā uz kārtību. Uz kārtību, uz labām lietām tu programmē. Iet runa lūk par šo taisnu. Taisnais to novēro. Taisnais to visu novērto un paglābjas. Klausās, lūkojas, pārbauda, iedziļinās sevi un paglābjas. 10. pantiņš. Pilsēta priecājas, ka taisnajam labi klājās. Un gavilē, ja bezdevi iet bojā. Mēs visi priecātos. Ja augstākās aprindās, ja visi priekšnieki dzīvotu dievišķā gudrībā, rīkotos dievišķā gudrībā, tautā priecātos. Āmen. Ja valdībā sēdētu dievbijīgi, adekvāti cilvēki pilni gudrības. Pirmkārt jau lēmumi būtu, sakārtotība būtu, augļi pēc tam būtu lūk tādi. Kāpēc ir bardaks visur? Tāpēc, ka cilvēki ir izkropļoti, neuzcelti pēc patiesības. Kas viņos sabāsts iekšā? Tur ir murgi. Suņa sūdi sabāzt iekšā viņu prātos, viņu sirdīs. Kādas labas lietas no viņam var izplūst? Ja pat orientācija nevar adekvāti saprast, kas viņi tādi ir. Kas ir labais un kas ir sliktais, nevar noformulēt pat. Tā kā viņi var kaut ko vispār pārbaudīt vai kādas tiesas spriest? Un tauta priecājās, kad vadītāji rīkojas pareizi. Pilsēta priecājas, ka taisnajiem labi klājas. Un gavilē, ja bezdevi iet bojā. Un tad taisnības apziņa pieaug. Tad ir jēga dzīvot. Tad ir taisnībai, taisnība uzvar. Āmen. Bet ja kaut kādi vienkārši tie, kas nelietīgi dzīvo cepuri kuldami, ne tur policija, ne tiesas, ne vēl kaut kas tam līdzīgs. Viņam neko nespriež, tiesas nenotiek, taisnīgas tiesas nenotiek. Visa tauta nopūšās. Tur ir problēma. Labi, bet es šodien aizbraucu ne tur, kur gribēju. Un 11. Caur tiklo ļaužu svētību pilsēta tiek paaugstināta. Caur tiklo ļaužu svētību. Kas ir caur tiklo ļaužu svētību? Tas, kad Dieva bērni, mēs kā Dieva bērni ejam un nesam svētību kādam. Dzirdat? Ja mēs iemācamies caur savām lūpām, tas kungs lai svētī, tas kungs lai sargā. Mēs kādam cilvēkam pasakam, viņš varbūt viņam problēmas, bēdas. Jūs saprotat, kāpēc cilvēkiem daudziem problēmas un bēdas? Tāpēc, ka nav neviena, kas viņu svētī. Nav viņam cilvēku apkārt, kas viņu svētītu. Nav, kas par viņu aizlūgtu iestātos, ka es Dievu priekšā palūdzu, Dievs piedod viņam viņa pārkāpumus, bet tikai viņš maita, viņš muļķis, viņš tāds, viņš šitās, un izlaiž no savām lūkām vienkārši to. Tie visi vārdi, it sevišķi no mūsu bija Dieva bērnu mutes. Jūs saprotat, tu gribi vai tu negribi. To, ko tu runā, Dievs seko līdzi tam, ko tu izsaki, un tas arī piepildīsies. Jo tu esi Dieva bērns, tu pēc Dieva tēla un līdzības esi izveidot, tavs gars ir izglābts, un tev ir tāda ielikts iekšā potenciāls. Un tāpēc Dievs ne par velti teica, seko līdzi tam, ko tu runā. Par katru pat veltīgi izteiktu vārdu tev būs jāatbild tiesas dienā. Tāpēc mācīsimies, tiksim galā ar savu sirdi, iedziļinās sevi, un pēc tam, lai mēs apzināti iemācītos izteikt svētības pilnus vārdus.
caur tiklo ļaužu svētību pilsētu, kas savu tuvāko nievā ir neprātis. Bet saprātīgs vīrs klusē. Mēlnesis, labi, šito mēs palasīsim šito. Es pievēršu uzmanību tam, cik ļoti svarīgi ir vienkārši runai. Un tagad atšķiram vaļā Efeziešiem 4. nodaļa. Es vienkārši viņu izlasīju un vienkārši, wow, tas ir kaut kas tāds ļoti svētīgs, ļoti tāds brīnišķīgs. 4. nodaļa no 1. pantiņa. Tad, važās slēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Jūs saprotat, ka mums kā Dieva bērniem, mums ir šis aicinājums. Tik līdz tu sāc nākt uz draudzi, visi cilvēki pasaulē no tevis sāk prasīt, lai tu staigātu cienīgi. Saprotiet? Tik līdz tu nāc uz draudzi, zina visa pasaule. Un viņi sāk tev prasīt, kā tev dzīvot vajag. Viņi jau uzliek tev uz ciešos, tev visu. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka arī pats Dievs saka, kā mēs, kā viņa bērni, tad mums jāiemācās dzīvot cienīgi. Cik vien var maksimāli cienīgi. Viņa priekšā. Godīgi, taisnīgi, viņa bijībā, viņa priekšā. Augt un pieaugt, soli pa solim, augt un pieaugt. Ir mums saucamā šī aicinājuma cieņa. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā. Tas nozīmē, ja es sāku nākt uz draudzi, mums interesants situācija šodien no rīta bija. Es visu laiku lūdzu, kungs, dod man vienu cilvēku, man vienkārši sirdī vienreiz bija vienkārši, kaut kā ir sirdī, viņš atvest uz lesteni. Viņš ir atvest uz lesteni sirdī. Ļoti. Es zinu, ka viņam tas ir vajadzīgs. Vienreiz bija tāda situācija, vienkārši, vārds pa vārdam, tam param, aicinu jau, kuro reizi es viņu aicinu, paņemu busiņā, vienkārši pavedu kaut kādu ceļa gabeli, saka, braucam uz lesteni, tev to vajag. Jā, ok, davai, citurreiz man te visi plāni, viņš saka, es saku, davai, iedod telefonu, nākuši svētdien pazvanīšu, nodiktē telefona numuru, kukišķiba, vai tas ir kaut kāds nepareizes, greizais telefona numurs. Ok, labi, nezinu, kas tur ir. Pupumizs, bet šis sirdīs vienkārši zinu, ka viņam kaut kas ir no Dieva par viņu kaut kā cenšos viņu lūgt un pieminēt un tā. Šodien no rīta braucam, mēs vienkārši, draugs un pats prasa, lai paved. Yes, kungs, paldies, ka tu uzklaus manas lūkšanas. Viņš atver durvis vaļā un es vienkārši saku, ok, mēs braucam uz lesteni. Saka, nē, man uz jāsaka, saka, tuvākais punkts ir lestene, pēc tam ir Jaunpils. Nē, uz lesteni. Nē, tā arī neiekāp. Es aizbraucu tālāk. Jūs saprotiet? Pazemībā, pacietībā, lēnībā, attiecībā pret viņas izdarīt tā, man jau ir noteikts, gājiens, citam vienam otram vajadzēs šo cilvēku. Viens otrs varbūt apstāsies dievbībā, un Dievs viņam liks pavest gabaliņu kaut vai līdz Jaunpils. Es viņai savedīs līdz Jaunpilī, bet pašlaik man ir kaut kādas tādas, ko es lūdzu Dievam, kā rīkoties attiecībā pret viņu. Man ir tāds princips, un es viņu, patiesībā, kā lai saka, līdz lestenei un līdz Jaunpilī būtu aizvedis, bet viņš nobijās reāli, ka uz lesteni jābrauc. Nē! Labi. Ok, bet pienāks laiks. Gan kritīts. Turpināšu lūgt, turpināšu darboties, un viņš atnāks un atbrauks. Bet
Es nebeidzu jums stāstīt vienu lietu, ko es gribēju pateikt. Dzīvojot tā, kā ja prasa jūs aicinājumu cieņu. Kursos, kad es sarunājos ar cilvēkiem par ticību, kad es sarunājos ar cilvēkiem par ticību, kas ir pasaulē un uz draudzi nenāk, lielākā tiesa no viņiem saka, zini ko, es Dievam ticu. Jums arī tā? Lielākā tiesa cilvēks saka, jā, zini ko, es Dievam ticu. Āmen? Lielākā tiesa. Es saku, bet kāpēc tu uz draudzi nenāk? Vot tu saproti, vot tur draudzē tas un to. Un tāpēc, ka draudzē lūk tur, tāpēc vienkārši, vot es uz draudzi arī neiešu. Par ko tas runā? Tas runā par to, ka kāds draudzē, uz draudzi nākošs cilvēks savas, lūk, kad cilvēks nedzīvoja, kā to prasīja Dieva aicinājumu, dievišķā Dieva bērnu aicinājumu cieņu, šie cilvēki ir piedauzījušies pie šī cilvēka, kā lai saka, nepareizajām lietām un nosodījuši šo cilvēku, un līdz ar šo cilvēku arī visu pārējo draudzi. Visas draudzes. Piedauzīju. Ir tā. Un mūsu uzdevums un atbildība tad salauzt cilvēkiem priekšstatu šo izkropļoto, nepareizo kaut kādu cilvēku grēku dēļ, mācītāju grēku dēļ, draudžu grēku dēļ. Kur pat pasaule saprot, ka tas nav pareizi un adekvāti. Salauzt šo priekšstatu, lai manifestētu Dievu, manifestētu kāds Dievs ir, parādītu viņam, un pirmkārt Dievs ir tas, kurš viņus mīl. Dievs ir tas, kurš no grēka atbrīvo, Dievs ir tas, kurš dziedina. Reku tagad varēs pastāstīt, Dievs ir tas, kas no ugunsgrēka izglāb. Vēl kāds pastāstīs, zini, ko Dievs mani atbrīvo no kaut kādām lietām, no grēkiem. Un te ir žēlastības vieta. Un iestāstīs, zini, ko var notikt ar cilvēku. Jā, ļoti radikāls dievkalpojums bija Aleksējam. Viņš tik atklāti vienkārši, grūti pieļauj, ka varbūt tik ļoti asi šo visu nolika uz tāda vienkārši kā naža asmens šo jautājumu vienkārši, kad mēs esam, mūsos ir vēl arī cilvēciskais faktors. Man ir cilvēciskais faktors. Tevi ir cilvēciskais faktors, jā un āmen. Un Dievs neprasa, lai tu būtu tagad staigāt uzreiz svēts un tik ļoti svēts. Tas svētums ir svēttapšana. Viņš mūs ir pieņēmis, viņš mūs ir darījis par svētiem. Mūsu gars ir darīts svēts, āmen. Dota iespēja mūsos Kristuma attīstīties vairāk un vairāk, āmen. Un tā saucās svēttapšana, Jēzus mūsos vairāk, un mūsu dvēseliski miesīgā daļa iet mazumā. Tas ir tāds process, kur bez tuvākā tu to nemaz nevari izdarīt. Tāpēc vien uz draudzi jānāk, lai satiktos arī iespējams ar Dieva bērniem un Dieva acīs svētajiem, no kuriem šeit tad izpeld ārā kaut kādas lietiņas un mācīties viņus pieļaut. Tad lielākā cīņa patiesībā, lai kādam cilvēkam pasludinātu evaņģēliju, tas ir no tās pagājušās svētdienas dievkalpojuma, varbūt tādas secinājums, kad mums ir jāiemācās tik galā ar cilvēkā dzīvojošo piedauzību pie draudzes, nepareizo un izkropļoto viedokli. Ja tu šo izkropļoto viedokli, par šo izkropļoto viedokli pasludinās patiesību, tad cilvēks taps darīts brīvs. Un līdz ar to mums ir vienkārši, kas ir jāiemācās to visu izdarīt. Labi, nākošais. Tā kā tu prasīji jūs aicināt visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā. Viena no Jēzus te, tas kungs caur Pāvilu šeit māca draudzi.
Iet runa par ko? Šī savienošanās mūsu vienošanās, lai kaut kas labs notiktos. Prasīs no mums piedošanu otrajam cilvēkam, pieņemšanu, paciešanu, panešanu viņu. Viņa trūkumu panešanu. Jo tu vienosies arī ar nepilnīgu cilvēku. Pirmkārt, tā ir laulības ģimene, dzīve. Neviens vīrietis nav pilnīgs. Neviena sieviete nav pilnīga. Nē, saprotu, sievietes domā, ka viņas ir pilnīgākie no visiem radījumiem. Āmen, es tam piekrītu. Sievietes nekad nekļūdās. Āmen, jā. Jā, man patīk šie 5. Un Dievs arī saka, ka mums vīriešiem sievietes nekad nekļūdās un tā tālāk. Tikai jebkurā gadījumā mēs to gribam vai negribam. Mums ir jāsaprot tā reālā dzīve, kad mēs, lai ar kādu vienotos un dzīvotu laimīgi, varētu dzīvot laimīgi, viena ļoti svarīga sastāvdaļa būs paciešana. Paciešana. Cik mēs būsim spējīgi paciest, panest un piedot, tik daudz tu dod iespēju par kaut ko labu, par ko tu vienosies, tam visam notikt. Ja tu pastāvīgi dzīvosi neiecietībā pret visu pēc kārtas, jautājums, ar ko ar tevi vienoties? Tu varēsi ar kaut ko vienoties? Vai tas ir, nezinu, vienalga, pieņemsim te ģimenes dzīve, nezinu, vissvarīgākais no visām lietām, par kaut ko. Ok, to dara. Ja kāds izsaka, kā lai saka, savu kategorisko neiecietību rāda un izrāda, nākošais tu padomāsi, mums te pat šodien no rīta pat ar meitiņu sanāca, vienkārši pat sarunas, vienkārši pat niansītēs smalkās. Smalkās niansītēs. Mēs paši dzīvojam to. Es reiz izsaku kādu varbūt aizrādījumu par kaut ko, un kas notiekās? Vai, šausmas, kā man te kaut ko pateica. Viss, te man vispār nerunā. Mājās sieva vairs nerunās, bērni vairs nerunās. Mana mīļa aizrādīja, man ir durvis ciet. Šodien pat, zābakus uzvilku. Nevis zābakus, bet botas uzvilku. Viņam man pasaka, ka tādiem nevar iet uz draudzi. Kā, mana mīļa, man kaut ko aizrādīs, tu ko? Šā, es tev neko vairs neprasīšu, te fīs. Paldies. Un tā ir kaut kādas lietas, nianse, tādas smalkas niansītas. Otrā aizrādījums vienkārši, Tas pārdod pirmkārtam, tu esi egoists, vai tomēr esi spējīgs otrā ieklausīties? Tikai tad, kad tu esi spējīgs otrā ieklausīties, pār kaut ko, tu ar viņu varēsi vienoties. Dzirdi? Tikai tad, kad tu esi spējīgs otru dzirdēt, tikai un vienīgi tad tu būsi spējīgs par kaut ko ar viņu vienoties. Un te viss slēpjas taisni tajā, ko Pāvils māca. Cits citu panesdami mīlestība. Nevienam nepatīk, ka aizrāda kaut ko. Ok,
Man, piemēram, man patikās botas, es lūdzu tos labāk botās, man patik tos labāk spoguli skatīties, es un botās, uzvelku šiten, krekliņu šiten, tādus džinsu bikses, un es botās. Bet, nu labi. Sievietēm vienmēr taisnība, ok, labi. Lasam tālāk. Klausieties, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Vienotība nav tikai vienkārši, pirmkārt pat laulībā. Laulībā vienotība nenozīmē, ka tev ir štempelis tavā pasē. Āmen? Ar visu zīmogu pasē, 25 zīmogiem, 50 parakstiem un visu liecinieku klātbūtnē tev parakst laulībā, tu vari mājās sēdēt, dzīvot un viens pret otru zobus griezt. Pat nevajag zobus griezt. Varbūt tu nevari ne par ko ar viņu parunāties tā, lai par kaut ko vienoties. Jo otram ir pretenzijas tādas un vēl trešam pretenzijas tādas. Gara vienība nav nodibināta. Gara vienība. Es vienkārši pārdomāju, tagad gatavoties šodienai, pārdomāju vienu tādu lietu. Dāvida dzīve. Ķēniņa Dāvida dzīve. Viņam bija kaut ar vienu sievu vienošanās. Jūs tagad nedomājat, ka tagad es par sievām un vīriem runāju, tagad es krāmēju savas sievas, kā lai saka, un tā tālāk, ka jūs domāsiet tagad līdz, cik briesmīgi ir mana sieva, jo es par sievām tikai runāju, viņš jau domā droši vien, ka mana sieva, tas nav par viņu. Manai sievai vienmēr taisnība, viņa ir pat skaistākā, viņa ir pat labākā. Skaidrs jums? Ko? Priekš manis, viņa ir pat labākā. Kāda daļa, kāda viņa ir jums? Viņa jums nekāda sieva nav. Āmen? Bet tagad labi parunāsim par Dāvidu. Dāvidam nebija neviena sieva mūža garumā, ar kuru viņš varētu savienoties. Garā. Pirmā sieva viņai sākumā, liekas, samīlējās Saula meitā, dzīvo kopā, varētu dzīvot mūžu laimīgi. Viņa nesaprata Dāvidu. Viņai bija nicināms Dāvida pielūgsme, kā viņš Dievu mīlēja. Viņa pat publiski tā strāda rīdi uztaisīja. Rezultātā Dievs aizvēra viņas klēpi, ka viņa nebija vairs auglīga. Neauglība liecina par to, ka tu esi nosodījis to, no kam tev vajadzētu uzticēties. Dzirdat? Mūsu neauglība viņa priekšā kaut kādās lietās liecina par to, ka mēs neesam atvērušies priekš viņu, neesam vienojušies, viņam uzticējušies, ka viņš kaut kādu savu daļu mums iedod, un mēs savu daļu viņam paliekam viņam uzticami. Pārējās sievas, viņam it kā bērni bija. Jautājums, kāpēc tie bērni viens otru bija gatavi izvaroja savu māsu? Iedomājieties, māsu izvaroja. Brālis nogalināja brāli pēc tam. Nu, kurienes tāda attieksme? Neviens ģimenes loceklis Dāvidam. Problēmas bija ar viņam. Viņi visā valstī uztaisīja rāda rītu. Tāpēc, ka sievas nespēja pieņemt, saprast Dāvidu. Palika droši vien sēžot mājās, bērns ir vēl kaut kas, viņš staigā apkārt, viņi un sāk kurnēšanas domas raisīties no viņu sirdīm ārā, un rezultātā viņas ar kurnēšanas domām aplibināja. Tas pats Jonat, tas pats Absaloms, tas pats tur visi šie jaunekļi, kas tur bija. Kaut cik vairāk vai mazāk pēc augļiem var spriest pēc ar to Betsebu. Pirmais bērns viņam nomira. Tāpēc, ka viņš grēkā bija dzimis. Dievs iznīcināja šo bērnu. Pēc tam droši vien no dvēseļu salauztības viņi, ka plus mīnus tur kaut kādā veidā tur, savā starpā varbūt tur, kā lai saka, dzīvoja, piedzīvoja, un nākošais viņu bērns bija Absaloms.
Nu, lūk, kurš bija tāds izcils potenciāls. Ziniet, kas bērnus uzaudzina par lielai tiesai? Kurš nes milzīgu atbildību, kādi uzaugs bērni, vai viņi būs uzticami Dievam, vai nebūs uzticami Dievam, vai bērni piepildīti būs ar kaut kādu rūgtumu. Par lielai tiesai 2. numurs. Mūsu vīru uzdevums ir doties karā, cīnīties par zemi, sēdēt vārtos, prast tiesu spriest. Būt par aizstāviem, būt par skolotājiem, būt par priesteriem, būt par ķēniņiem. Mēs ejam uz priekšu, un mēs uzticam savus bērnus, savu nākotni palīgiem. Āmen? Un ja tur palīgs ir tāds, not Izraela tautā, nevajag tur labi ģimenes jautājums, Izraela tautā, Dāvids staigā riņķi, viņam bija palīgs. Sākumā kamēr Dāvids bija urrā, staigāja, visi par Dāvidu, jā, mēs varam vienoties ar tevi. Tā kā Dāvidu sāka vajāt, kas notika? Bet tie visi, uz kuriem urrā, pazuda kaut kur, momentāli izčibēja. Kamēr priekšnieks labs, tikmēr mēs ar tevi un tā tālāk. Un Dāvids aizmuka tuksnesī. Un viņam pievienojas. Tur rakstīts ir sallašņu un nelietīgu cilvēku pulks. 600 cilvēki. Egoistiski, rupji, no vienas puses ļauni. Un Dāvids tur viņus iedvesmoja tā, un viņi bija kādi. Tādi paši. Dāvids atnāk, Saulu ierauga, neceļ roku pret savu ienaidnieku, kurš viņu grib iznīcināt, nepaceļ roku. Vai ne? Viņa palīgs, saka, Dāvid, davai, kaujam nost! 2. numurs. Un šis 2. numurs klausījās Dāvidu. Dāvids teica, es nevaru Dievu to nokaut. Saka, labi, tad mēs nekaujam. Kā tu teiksi? Un lielākā Izraela tauta tika savienota tikai tāpēc, ka viņam apkārt bija palīgi. Tas pats kā viņu sauc, šito Betsabas vīru, Ūrija. Ūrija, jā. Viņš bija uzticams, ja priekšnieks viņam pateica, es esmu uzticams tev, Dāvid. Viņš pateica viņam doties kaujā. Varbūt nojauta, ka nodos, varbūt nojauta, ka ar ļauns nodoms no Dāvida viņa ķēniņa puses, bet viņš devās kaujā un atdeva savu dzīvību. Un tikai tāpēc ka bija 2. numuri, kas bija ar mieru sekot Dāvidam, Izraela valsts varēja savienoties. Bet neskatoties uz to, Dāvidam bija komandā arī tāds cilvēks, kurš nemitīgi neapmierināts bija ar Dāvidu. Kuram bija pret Dāvidu kaut kas, tiekšā. Kā tā var, šitā, vēl kaut kā tam līdzīgi. Tas bija tas pat cilvēks, kurš devās pretī Absalomam armijai. Un tā kā Absaloms bija iesprūduši mati, un visi pārējie kā viens cienot Dāvidu, bija gatavi ar mieru. Mums cīņas esam, mūsu tuvākie gājuši bojā, un vainīgs ir viņš, bet mēs viņu nenokausim. Šis atnāca un pateica, kas jūs esat muļķi, vai? Paņem nodūra, mierīgi. Ja viņš bija pret Dāvidu, dzīvoja blakus Dāvidam, ēda no Dāvida, bija karavadonis pie Dāvida. Bet viņš nekāds palīgs nebija. Lūk, tā ir problēma. Vienotība radīja veselu valsti. Nevienprātība post. Kur 2 vai 3 ir vienas prātas, tur kaut kas var sanākt. Tur, kur mēs nespējam vienoties. Mēs te sarakstījuši esam daudzas struktūras. Viņas var figurēt it kā pašas pats par sevi. Tur lūdzēja, mums ir lūkšanas un tā tālāk, mēs te lūdzam, sanācam vēl kaut ko. Slavētāji, mums te ir slavēšana, mēs te sanākam kopā un mēs te slavējam, mums pie kājas vienkārši te nāk cilvēki, nenāk cilvēki, vēl kaut kas tam līdz. Bērnu kalpošana, mums te bērnu kalpošana ir un tā tālāk, mums te neinteresē ne tie, ne šī te slavēšana, kāda slavēšana mums ir mūsu plāna. Jauniešiem
Mums te ir jauniešiem savi nodomi, mums ir savi nodomi, mums ir tāds plāns. Mums ir neinteresē, ko te mācītājs iecerējis vai kaut kā tam līdzīgi. Kurš te vispār citi iecerējuši? Rezultātā, ko mēs uzcelsim? Tā vairs nebūs draudz. Ja mēs neiemācīsimies uzturēt šo garā saiti, vienotības garā saiti, tās kungs nespēs caur mums draudzē pievienot jaunus cilvēkus. Rezultātā mēs paši nebūsim laimīgi. Katrs pats pa sevi turoties. Jaunieši te var savu atklātu dievkalpojumu savai vest un tā tālāk. Labi, vediet. Un tādā gadījumā, ko jums no jauniešiem atsevišķi te prasīt nomu par jūsu telpu izmantošanu? Kā? Tur jau ir tā problēma. Tādā gadījumā jā. Ja tu dzīvo pats par sevi un neinteresē tev vispārējais apkārt, tad es tev prasu maksu. Bet tā, kad tu esi mūsējais, un mēs esam kopā, kādu maksu? Tas, ko tu dari, interesē mums visiem. Arī. Visi ziedojumi, draudzes ziedojumi, ieskaitot arī atbalstu. Tad, lūk, apkopē cīnās un cīnās par visiem. Jaunieši sanāk kopā, jā, viņiem ir sava specifika, viņi runā, bet viņi ņem vērā to, ka te ir bērni un slavēšana vēl kaut kas, un iekļaujos iekšā šīs lietās. Mēs kopā visi darbojamies tā kā līdzīgi, kā normāla, adekvāta miesa. Āmen. Loceklīši saticīgi gādā viens par otru. Tā ir gara vienības saite. Nevis tur, kā lai saka, aizdomās. Viņi tur jaunieši vispār pareizi. Tur humpalās rokās, tur kaut kas tur vai tur slikti. Es nesaku, ka visas lietas ir labas. Es runāju par to, lai pacietīgi un iecietīgi mēs iemācītos pieņemt viens otru. Lasam tālāk. Censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Āmen. Viena miesa, viens gars. Un tagad klausieties, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pāri visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet ikvienam no mums ir piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Katrs mēs esam tik ļoti unikāli, specifiski un varam būt par svētību visai Kristus miesai. Bet tikai tad, ja mēs neatraujamies no pārējiem. Ja mēs iemācījušies esam turēt gara saiti, vienības gara saiti. Tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstā, gūstīgas devis dāvanas cilvēkiem. Uzkāpis, ko gan citas nozīmē, ja ne to, ka viņš ir nokāpis šīs pasaules zemākajās vietā. Bet tas, kas uzkāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visam debesīm, lai visu piepildītu. Un nezinu šito šurumu burumu, es vēl neņemos spriest, lasiet, lai Dievs kungs jums reiz. Nākošais, viņš arī devis citus apostuļus, gāniešus, praviešus, mācītājs, priekš kam? Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Tas nozīmē, ka vieniem būs pat dāvana dota, ieskaitot, lai kalpotu tiem, kur ir aicināti, un tiem jāpieņem šī pakalpošana. Āmen. Un vienam ir jādod šī pakalpošana. Pirmais līmenis gara vienībā. Citā situācijā tu esi devējs. Citā situācijā tu esi ņēmējs. Mācītājs dalās ar vārdu. Viņš ir devējs. Ar savu klausīšanos tu noliec gara vienībā. Vai tu klausīsies, vai tu tomēr ignorēsi? Vai man tā apniekā vienkārši ko viņš tā? Sēž iekšā vārās. Es jums godīgi saku, visos cilvēkos tā ir. Ja tev vārās, tas ir normāli. Es sēdēju, piemēram, pie Aleksēja, šo trešdienu bija Aleksējam kā reiz. Tāda bagātīga diena, ja eksāmena nokārtīja, pie Aleksēja bija, ja vēl pa ceļam labus darbus darīgi visiem pēc kārtas. Un tā tālāk.
Un lūk, sēž pie Aleksē, un viņš, kas sāk dalīties par vārdu, un viņa tā metode, kā viņš dalās, es nebrīnos, ka viņam varbūt grūti ir, kā lai saka, atrast cilvēku. Viņš ļoti, ļoti asi, ļoti kategoriski kaut kādas lietas, ka viņš nosauc, tu sēdi un te vienkārši viss iekšā saslēdz, nu kā tā var. Zdrašķi. Es zinu, ka jums te vienam otram arī tāpat tas ir. Tu pēc tam brauc mājās un pārdomā, nu kā viņš tā varēja? Bet tu lasi vārdu, jā un āmen, nu vārdā ir tas rakstīts, nu. Saka, nē, viņam ir taisnība, kaut kā var šito visu vajag laust iekšā, lai panāktu vienošanos. Ja man ir jāiemācās garā savienoties ar to redzējumu, kas viņam ir, ko Dievs ir iedevis viņam. Es neesmu nekāds apustulis. Viņš ir apustulis. Es esmu tikai gans kaut kādā šeit situācijā. Citā situācijā es darbos tā kā skolotājs. Tā kā man izdodas kādu, teiksim, paaicināt uz glābšanu, tad es kalpo varbūt kā evaņģēlists vai vēl kaut kā. Lielā tiesa no tā, kā izpaužās šis, zinu skaidru un gaišu, tas ir tā kā dāvana. Kalpošanas dāvana. Un pēc tam es klausos tos pašus vārdu, ko es šeit parunāju, un es mācos no tā vārdu, kas jau jāņem vērā, jāmācās. Pašam man ir jāmācās no tā, ko pats sasludinājis. Laipni lūgt. Labi, ok. Devis un tā tālāk. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženumu, pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē. Viņu viltīgās rīcības piekrāpti tiek šurpu turpu svaidītie, pārdodamies katram mācības vējam. Bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgs saitēm vienota pastāvīga augu pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas. Kļūdumā aizvien pilnīgāka mīlestība. Daudzi pārmet draudzē, jums tur mīlestības nav. Āmen! Normāli, godīgi jāpasīs, āmen. Jo skaidri un gaiši šeit rakstīts ir, Dievs ir devis savus kalpotājus, lai mūs sagatavotu, un mūsu sadarbība savstarpējā, pieaugot šī sadarbībā, mūsu mīlestība kļūtu pilnīgāka. Te tā rakstīts. Nekas jauns nav. Un tu vari skaidri un gaiši pateikt, jā, mūsos mīlestība vēl nepilnīga, bet to, kā mēs šobrīd jau, te viens pret to attiecības, tā ir kaut vai maza, bet tā ir mīlestības izpausme. Viss tā, katru reizi nākšana uz lūkšanu, katru reizi dievkalpojums ir mūsu uzticamība, regulārums, un vienkārši tas, kādā veidā šeit vienkārši uzticami kāds parāda. Kā jau es teicu, visi aizmukuši projām, Kristīna viena pati svētdiena atnāk ar maziem bērniem, un paceļ draudzes ticības karogu un notur šeit dievkalpojumu. Arī tā var būt. Un tā var būt. Un jau vairāk un vairāk parādās un paceļās mūsos šī uzticamība. Uzticamība dod iespēju savienoties ar kādu vienā garā. Ja tu atmet ar roku, priekš kam tur vajag vienoties, tādā gadījumā gara vienība saraujās un tu paliec viens pats. Tu vairs nevarēsi vienoties ar tiem cilvēkiem, par kuriem tu esi pieņēmis kaut kādu. Man gribās teikt, es par garīgo cīņu kādreiz beidzu, par dēmoniem, ļauniem gariem. Man gribās teikt tā, ja tu būsi uzvarējis apsūdzētāju garu, kas dienām un naktīm apsūdz brāļus Dieva priekšā, mūsu pašu viens otru priekšā, ja tu būsi uzvarējis apsūdzētāju garu, praktiski tu būsi uzvarējis visus ļaunos garus. Visus ļaunos garus. Pārējie visi padosies.
Tad es jums piekodinu. Tās kungs ir mans liecinieks. Vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo savā sirdsprāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas nāk no Dieva. Zaudējuši kauna jūtas, sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījuši tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilc iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā, un jāapģērbi jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus, runiet patiesību ar ik viens ar savu tuvāko. Jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam. Starp dusmošanos ir kaut kādas nebūšanas. Man viena no lietām, ar ko es visvairāk pašlaik, cīnos pats un domām, pārdomām, gribu izcīnīt šo uzvaru, vienkārši tādā neiecietības izpausme uz kaut kādām lietām. Ir nepieciešams mācīties aizrādīt. Bet ja manā aizrādīšana, ko es ieraugu kaut kādus trūkumus, vai vienalga uz kurām lietām, vai tas ir tikko pat no rīta mēģināt kaut kur meitenēm kaut ko šo to aizrādīt, aicinot, jā, kaut kādas lietas, lai darbs pilnīgāk kaut kāds būtu. Vai tā pati mana mīļā saka, aizrāda, nu tev tur tās čībiņas tur, jā. Vienkārši jebkurš tāds pilnveido mūs, āmen. Nav viss pilnīgs. Davai, okei, nākošais tu aizēj pie kādu, nezinu, pieņemsim, dalām, nerunāšu. Runāšu par sevi. Tev vajag to un to, man, piemēram, runājot patiesību viens ar otru. Bieži vien mēs iedomājamies savā, nezinu, tava dvēseliski miesīgajā prātā, ka runāt patiesību vienam ar otru nozīmē obligāti kaut ko sliktu viņam aizrādīt. Aizrādi, ko viņš sliktu dara. Nav tā. Tā ir puspatiesība. Ja tu tuvākam tikai nemitīgi sliktu aizrādīt, zini ko? Agri vai vēl? Pietrūks viņam pacietība Dievi klausīties. Viņš tevi konstatēs to, ka tu esi vienkārši kurdošs, perdošs, vārīts, pārvārīts katls. Kurš tikai burbuļo. Pukst. Vajag aizrādīt, bet neaizmirst arī kaut ko labu pateikt. Tas nozīmē patiesi labu kaut ko pateikt cilvēkam. Ļoti patīkami. Labi, ok, es saprotu, ka es pacentos priekš tā, lai labi izskatītos. Pagājušais mana mīļā meitene saka, tētī, ar vienkārši tādu svaidījumu, ar tādu saviļņojumu pilnīgi teikt. Tētī, tu baigi labi sācīs, es izskatu. Tas pats tētis vēl joprojām bišķi tikai nomainīja dreskotu, kaut kāda izdevās. Un tevi tas sajūsmina. Bet nākošā mirklī saka, tētī, šito tev nevajag darīt. Kur palika labi izskaties? Tā ir visa patiesība. Mums šeit tad ir jāizrāda, lai mēs pieaug. Bet svarīgi ir, lai mēs labo ieraugam tuvākajā. Caur labo nodrošinās gara vienība. Tad, kad tu kādam gribi kaut ko aizrādīt, lūdz Dievam gudrību un mīlestību, ka tu spētu to visu pirmkārt paciest, panest un pēc tam lēnprātībā to visu aizrādīt. Te ir rakstīts, tāpēc dusmās neapgrēkojieties. Un nedodiet vietu vēlnam, kas zadzis, lai vairs nezog, lai tas labāk cenšas sagādāt sev godīgi iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot kādam trūkums. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītāja. Neapreibienieties ar, neapreibināties, jo atvainojiet, piedodiet, es te meloju. Es dzirdu, mēlī izplūst no mācītāja lūpām, tad, kad viņš neuzmanīgi lasa to, kas rakstīts. Izlasām līdz galam, pēc tam es pastāstīšu anekdotu, un pēc tam mēs lūksim un brauksim mājās. Pārdomāt vārdu.
neabēdināt Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļauna doma, ļauna prāta turēšanas domā par savu tuvāko, ļauna prāta kultivēšana prātā. Kā viņš tā varēja? Kāpēc šitā? Nu kā viņš šitā vēl kaut ko tāblīdzi? Kā šausmas? Lai ir tālu prom no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Draudzē, par cik dažādas ticības līmeņa mēs esam. Kam stipra ticība pienākas panest vēl vājības, kas vēl ticība vāja. Vāja, lūdzu, cieniet un iemācāties cienīt tos, kuriem tu redzi ir stiprāka ticība kaut kādās lietās. Āmen. Un tagad anekdota. Pēc tam lūdzam. No reālas dzīves. Vienā klosterī viens uzcītīgs mūks, viņi pāraksta Dieva vārdu, Bībeli, un viens mūks ļoti uzticams, dievbijīgs, viņš cenšas rakstīt cik vien var labi, ievēro, ka citi mūki, viņš nē, citi mūki, Bībeli pāraksta nevis no oriģināla, kas viņiem tur stāv kaut kur tur tajā, bet viens no otra mūka darba. Tas nozīmē, tas pārakstīja kaut ko, šitais pārakstīja no viņa kaut ko citu, špiko viens no otra. Viņš saka, vienkārši Dieva vārda precīzā tādā dalīšanā ir ļoti svarīgi tas, ka kāds pāraksta no oriģināla. Tas ir, tur, lai neiedziļinātos, kas zina, tie zina, kas nezina, tie nezina, bet katrā gadījumā vienkārši notika tādā veidā rakstu pavairošana. Nebija tie tipogrāfijas, kas tagad nekaiš internetā paskaties, tur dažādi tulkojumi, tu pat domu vari labāk izprast. Es, piemēram, gatavoties šim dievkalpam, šos pantus visus, man ir vairāku tulkojumu veidu, angļu valodā pagaidām vēl nesaprotu, bet paldies Dievam par angļu valodas kursiem, kurus mana mīļā man uzdāvināja, kuri vēl nav atmaksāti, kuri vēl nav atnākuši, un tad es mācīšos angļu valodu, dziļi un pamatīgi, bet labi, tas nav anekdote. Es mācos angļu valodu, mācīšos angļu valodu. Un tad šis mūks vienkārši saka, aiziet pie vecākā mūka un saka, klausies, visi tur nenorakstat no oriģināla savus tos rakstus rakst. Viņš tā padomā, paskaties, jā, tas nav skaisti, jā, bet vispār jau tas, it kā viņš saka par to oriģinālu runājot. Viņš saka, bet tas jau arī vairs nav oriģināls, tas arī ir pārrakstīts no oriģināla. Viņš saka, oriģināls glabājās dziļi, tur iekšā pagrabā, iet iekšā tur un tur aiz slēgtām durvīm tas pirmais autentiskais raksts, tur, kā lai saka, pergamentos un tā tālāk. Lūk, no viņa tas bija pārrakstīts, un tagad mēs no viņa tur pārrakstām. Labi. Un tagad tas mūks saka, zini, bet jāaiziet pārbaudīt, kā tur ir. Tas vecākais aiziet, noiet pagrabā, paiet diena, nav viņa. Pēc 2 dienas nav. 3 dienas paiet, māceklis uztraucās, kur mūks palicis viņam vecākais mūks. Uzmanīgi iet caur pagrabu, tur raksti, pašā tālākā, dziļākā stūrītī skatās mūks uz ceļiem. Atvēris vaļā oriģinālo pergamentu un lasa. Te taču ir rakstīts celebration, nevis celibat. Te taču ir rakstīts celebration, nevis celibat. Oriģinālā rakstīts ir sviniet, priecājieties. Viens burtiņš, kļūdains, ierakstīts tur, uzrakstīts kā celibāt. Tur nosacīt tā doma tā. Celibats tas nozīmē atturība, man sieva nedrīkst būt. No kurienes viņiem, kļūdaini iztulkots oriģināls. Mēs visi nemitīgi tiecamies pēc tā, lai viņu labāk saprastu, un tas ir vissvarīgākais visās lietās. Tikai tāpēc, ka mēs kaut kādas lietas, tagad kļūdaini absolūto šo Kristu neesam pareizi pilnīgi izpratuši, mēs radām piedauzību pasaulē līdz ar to, ka viņi neredz to tīrošu, īsto Kristu.
Un tāpēc mūsu visu kopā aicinājums ir augt un pieaugt viņā, tīrīties, šķīstīties, lai mūsu mīlestība savstarpēji pieaug, mūsu sadarbība kopā pieaug vairāk un vairāk un vairāk. Lai vairāk un vairāk labas lietas, ar kurām mēs varam manifestēt, vienkārši varētu izpausties caur mums. Un tam, lai Dievs mums dod gudrību. Tēvs, paldies Tev šodien par vārdu. Paldies vispār par Tavu vārdu. Palīdz mums Tavu vārdu pilnīgāk un pareizāk, pilnīgāk saprast un izprast. Svētī un pacelt dāvanas. Tu mums esi devis dāvanas. Skolotājs šeit, esi praviešu šeit, esi devis mēlēs, lūdzē, runātājs un mēļu tulkotājs. Atziņas, atklāsmes dāvanas. Svētais Gars, Tu esi šeit, atklājies un izpaudies. Jēzus vārdā, lai mēs varam vienkārši pieņemt šo Tavu kalpošanu, lai mēs varam mācīties un mainīties, augt un pieaugt un kļūt pilnīgāki Kristus lietās arvien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk. Sagatavoti katram labam darbam un kopā mēs iemācītos vienotību turēt. Pirmkārt mūsu ģimenēs. Pareizi sakot, pirmkārt tās individuāli, personīgi, mēs ik viens Tevi piesauktu, lai vienoties ar Tevi. Kad ar Tevi vienojušies, vienošanās ar Tevi dod mums potenciālu spēku un mīlestību, lai vienotos ar mūsu tuvākajiem. Vīram ar sievu un tāpat laikā arī sievai ar vīru, ka mēs varam būt vienis prātis, Kristu. Draudzē ar mācītājiem, mācītājiem ar draudzi, vienoti Kristu. Vienoti viens ar otru. Ticībā lielākie, nobriedušākie un svētākie, lai var vienoties ar tiem pēc noteiktiem principiem, kas ticībā vēl vāji, paciešot, panesot un rūpēties par viņiem. Tie, kas ticībā vāji, lai var atvērt savas sirdis un pieņemt ticībā stiprāko pakalpošanu. Un tādā veidā mēs varam savienoties, augt un pieaugt, pēc tam spējam, ko to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā un pateicamies, ka Tu mums to atbildēsi. Un pateicamies, ka mēs varam Tev pienest mūsu ziedojumu, mūsu 10. tiesas. Tēvs, lūdzu par tiem tiešām, kuri svētījuši, kuri ziedojuši ir un atbalstījuši arī atsaucoties aicinājumu. Un svētī, ka mēs varētu pilnīgāk un pilnīgi visas lietas attīstīt un vadīt Jēzus vārdā. Māceklības centrs, lai šeit attīstās. Un katra struktūra, lai attīstās, katrs ik viens kalpotājs, mēs varam vienoties ar Tevi un vienoties ar pārējiem visiem, ka mēs sevi neatrautu, neļautu aizdomām, neļautu apsūdzētājiem iemest iekšā kaut kādu šo sēklu mūsu sirdīs, mūsu prātā, bet ka mēs varētu atvērties viens priekš otra, lai vienotos. Un svētīt tos, kas uzticami dod 10. tiesas savus ziedojumus, kas ir pēdējo ielicis šeit, kas ir primāro pirmatņus atnesis šeit, lai tavā klēpī nolikt, lai tavā namā būtu barība, lai tavs prāts varētu notikties kā debesīs, tāpat šeit uz zemes. Jēzus vārdā mēs Tev lūdzam un mēs Tev pateicamies. Un visi teica.